Čau visiem! Čom? Sveiciens 20. kurā? 8. Laikam. Kurš 9. skaita? Jūs 9. Tagad jau tik bieži, ka nevar atcerēties vairs. 31. jūlijas. Augusts tūlīt būs klātiem. Bet reiz mēs esam pārdzīvojuši tik daudz tagad. Jā, Nedēļas laikā. vētru mēs pārdzīvojām. Jā. Kas mums šodien ir? Trešdiena. Pirmdiena vēl pat bija, nu jā? Vakar aizvakar. Vakar brauc mājās vēl bija, tāda Pūtiens. pūtiens. Ir normāls pūtiens vēl. Jā. Nu, tu biji laukos. Es biju tālajos laukos, un tad sēdnē bija kaut kāds pasākums bildēšanās. Tur bija meitenēm Līvai sarunās, un tad viena atsakās, jo gatavosies vētrai. Mēs jau tur ierācam kaut ko tur kādai vētrai. Tad, laikam, Līvas krusmāte pazvanīja, arī teica, ka būšot vētra. Tomātus piesēja, Jā, un tad vakarā braucām mājās. Bet tad pagaid, kur jums sanāk īsti tā kā pie Lietuvas robežas tur zemāk? Nē, starp Koknes un Pļaviņām. Tas ir pa vidu tā kā. Pa vidu Latvijā jā, tieši. Vidzemes kaut kur vidus. Latvijas vidus sanāk tieši. Jā. Nu, pagaid, jūs braucāt mājās kad? Svētdienas vakarā. Tad, kad, vētra bija paredzēta naktī no svētdienas uz pirmdienu. Tas stiprākais bija pat pirmdienu no rīta. It kā. Jā. Bet te jūs veiksmīgi tikāt mājās, un kas to zina, kā tur tagad izskatās? Tieši tā, es par to tieši domāju, kas tur. Bet, lai gan vakar nāca līziņas, ka tur elektrībā esot pārāvumu un viss kaut kas notiek. Bet tur nāca tā kā, tad ir atjaunota, tad nav atkal, ja tur jā. Tā kā rausties. Bet tur parasti tā kā vējš ir, un tur ir daudz mežu, un tā līnija iet gar mežu, un tu jau pats saproti. Kā mazākais pūtiens tā. Jo viņi jau tajā stiprajā vējā tur tā kā aizlauž to visu pasākumu, ja, un tad, kad ir tas, atkal kaut kāds lielāks pūtiens, tad viņš piebeidz to koku. Rudenī parasti tur ir tā, ka tu vari nereiķināties uz 5 stundām kaut kur elektrību. Nevienam nav. Tad tev vajag powerbanku. Saules paneļus, bet tie labi arī, man liekas, lido. Jā. Iedomājies, kā uzliec jumta saules paneļus. Viņš jau kā parauja apakšā, tā viss ir. Uz riteni vajag to kaut kādā ģeneratoru uzsēdies. Dīzeļnieku lielo. Arī, jā. Kaimiņiem visiem melnas mucis. Tur nav kaimiņi. Kaut vai pēc kilometriem kaut kādiem vairākiem izsauc tos. Jā, bet, redzi, bija jau tur kaut kādi rajoni Rīgā cietuši. Rīgā bija, es zinu, kad Jūrmalā baigi daudz bija. Kauguri. Tur bija sapūsts. Jā, redzēju video, kur bija saguldīts blakus koki viens otram mašīnām. Rīgā vissmieklīgākais, man smieklīgākais likās, kad Juglā bija tā pazemes autostāvvieta aplūdusi visām mašīnām. Es redzēju, jā, kaut kas tur video. Labi, tas nav smieklīgi, bet tāds, kuriozi stulbi laikam, jo cilvēkiem liekas, kā stāvvietā tu ieliec un tev jau droši, vai ne? Tur nekas neuzskatīs. Pazemes nekas neuzskatīs, bet nepadomā. Kaut kāda stulba fizika, tur, ka ūdens tā kā uz zemāko vietu pats takdies, kāpēc. Tā kā, tur apdrošinātāji tagad droši vien tur svīst augstus sviedrus, kā lai meklē jaunas šitās iemeslus, kāpēc, lai neizmaksātu. Vai atrunātos, ka tie nav plūdi, vai kaut kas tam līdzīgs. Kad tas bija, mēs pret vētru, jā, bet pret plūdiem, nē. Jums jau iekšā telpās bija vēl izdomās, vai ne? Jā. Telpās jau nedarbojās apdrošināšana. Bet arī te uz ielām bija kaut kādas slīkoņu mašīnas, tur līdz pusē ūdeni. Jā, es redzēju arī tur. Tagad tas, baltais auģiks, tur sarkanais Renault, visi tiem, kas placī stāv, tiem būs atlaidi diez kāpēc. Tikko no Vācijas. Mašīna braukta tikai Latvijā, plūdu nav un tā tālāk. Bet, ja tev pusmašīna līdz... tur bija līdz... Puse, riepas bija zem ūdens, taču tur logi tā kā... Radiators zem ūdens, bet diez vai var tur izšāvēt viņu, ja nav darbināta. Jā, tais analīzes. Nav jau sals ūdens. Jā. Gan jau kāda elektronika aiziet tur ciet. Ūdens saskaloja iekšā. Kaut kādu īso sataisa uz vietas. Tāpat tās, Viņa jau ir zem strāvas tāpat. Jā, jo sāls ūdens jau taču nedīt kā nav, bet labi, nav jau starpība. Sāls ūdenī viss vienkārši sāk rūsēt, reaģēt. Tā ir. Mēs jau te pussezonu nobraucam sāls ūdenī. Nē, tas būs ziemā. Bet, man kolēģim apstājās mašīna. Jā? Tas bija pirmdien, bet cik es sapratu, viņš vienkārši brauca un apstājās. Bet arī kaut kur iespējams viņš teica mītrums sagāja. Es kaut kur, kā viņš saucās tā jaunā, kas uztaisīta ir
pie Dominas tā pēc pārvedes neatceros, kā saucās. Nu, labi. Bet, Ja nu, pasaka Domina, visi zina, Jā, kur ir. Un tur ir tāds tā kā, kur brauc apkārt zem viadukta, arī tās veidri, un tur arī vilka ārā mašīnas, viņa bija aizlietas ciet motori, kur centās izbraukt, domāju. Pagad, tas bija tas video, kur bija ritīgi pilns ar ūdeni. Tāds bija kaut kāda minūte, kāpēkām gāja. Es redzēju vienu. Varbūt. Un tur jau, tur tāds izlasīju, ka tagad, tagad tu brauc tur apakšā zem tilta, vienalga, kur it kā tur, kad var nomazgāt ne tikai apakšas mašīnām, bet elektromašīnas vienu otru var palādēt bezvadu režīmā. Jā, kā tad Teslām gāja elektromašīnā, kad izbrauc cauri? Es saku, lielās atsauksmes vēl nav dzirdētas. Tagad gan jau, zin kā, kamēr to savāks visus datus un sapratīs, kas ir kas, tikmēr jau kaut kāds laiciņš paies. Bet, elektromašīnai diezgan interesanti, ne? Tu iebrauc iekšā kaut kādu aizmirsti, tikko elektroauto, iebrauc peļķē un to kājas vienkārši uzvārda, tā kā ar spirāli. Ar savu kādu 80,000 vārtā mašīnu. Elektrotrieciens neliels. Gan jau tur par drošībām, protams, ir domāts, bet tā padās. Cik, to jau galvā tā drošība. Jā, nepadomās. Tāpat jau tur visādi spērk šitos ķīniešu tā kā variants. Zin kā, tur jau, kas ķīnietim galvenais jau pārdot. Vairāk. Ko sliktāks Tesla, man liekas, tāpat ķīniešu. Nekas tur labāks nav atsauksmes no viņas. Tāpat visi grab un tur... Viņiem jau tur no dzimšanas tas salons ir tā kā plasmasā viss. Viss tur vaļā, viss tur, nezinu, labi, tas tā. Nebūs un nav Tesla, nezinu. Jā, nevar jau teikt, ka nebūs. Vai ne? Rīt atbrauc. Pēc 20 gadiem varēs nopirkt. Pa 3 pakām. 50 km range un 5,000 valsts atbalstu. Pa nulēm tu vari nopirkt viņu. Vai es tam veiksmi nobraukt viņus, cik tur 50,000 jānobrauc, vai cik tur? Tur ir kaut kāds limits, lai tu vari tā kā viņu vispār pārdot. Sāk domāt par pārdošanu. Jādod naudu. Kas tur? Ja domāju, tev valsts atbalsts, bet ja tu gribi pārdot, tev viņu vēl jādod tas atbalsts. Bet vismā tās visas prognozes ātras bija tāda šausmīgas. Mēs gatavojamies tādai pastardienai, ka būs visi tur kaut kā krāmējās, tur nost, visus pagalmus vāc nost. Jo es pat skatījos tajā laika prognozē, JR, ir tāda Y un R. Tā Norvēģa. Jā. Kad tur, es biju tajā brīdī tieši Osanicās okrastos, tur bija rakstīts, ka Brāzmās būs pat 37 metri. Tu teici, ka Latvijā nav bijuši tik daudz. Jā, jo mums jau liela vētra skaitās 20-25 jau ir, tā, kad lūst jau brūk. Bet, beigās tur baigi tā arī nebija. Paldies Dievam, neatnāca. Bet šoreiz vismaz forši, ka brīdināja visus atcēla haipu tādu. Atceries, ka toreiz bija tie krustas graudi. Būs vētra tur. Un tad visi tur lika video, kā šķaida mašīnas. Bet tagad nebija tik brutāli. Man liekas, tagad vairāk tas ūdens tieši, jo lija nenormāli daudz visu nakti vēl. Vienkārši, tā kā kāds būtu krānu atgriezis. Bet nebija tā arī, ka baigi gāž, bet vienkārši līst visu laiku. Bet, tas ir labi, kad tu gatavojies un nav tas trakākais. Vai ne? Labāk tā, jo man arī uz telefona visu laiku nāca tie paziņojumi, ka ir bīstami uz iPhone, nevis telefonu. Tev nāca? Nē, man nenāca paziņojumi, bet es biju iedomājies tā kā amerikāņu filmās, ka tu brauc un tev viss aiziet pa gaisu no ceļa. Govs kaut kur ielido kādā tornādo. Jā, tornādo nebija dzirdēts, ka ir reģistrēts. Jo pagājušajā gadā jau bija kaut kad, jau tur pacēlās kaut kas tur. Jo tur Lietuvā bija, man liekas, šogad kaut ko nofočējuši arī nesen samērā. Jā, bet redzi, pāris gados mums tas klimats mainās un... Bet zem patiltēm kaut kā šoreiz nebija tās mašīnas, man liekas, kas saslēpjas baigi pa naktīm. Tas nebija bildes nekad. Toreiz bija, kad es braucu pirms gada vai 2. Pirms gada, man liekas, pagājuši. Jā, pagājuši, kad mēs runājām. Mēs arī runājām kaut ko. Mēs arī te sēdējām runājām, ne? Man liekas, ka šitajā studijā. Jā, bet nebija cilvēki aizmirst tās cilvēkiem. Bet, zin kā, pagājuši gadu bija tā lielā krusa, vai ne? Un tur baigi tie visi bojājumi, tur viss tā kā noplakst, un tad atkal tā kā, būs krusa kaut kas bijuši padzirdēja, un viss zem tiltiem momentā pilns ar mašīnām jau.
Bet tagad tie tilti nav tur tā ar sātām salikt tā, ka nevajag pabraukt, ne? Nu, mums tur uz Mūku salas apļa nav nekas. Nav, jā. Viss ir tā kā pa vecam. Nu, bet tagad jau arī tās koks ar 2 galiem. Nāks vētra, pazemes stāvvietā labāk nelikt. Vai ne? Bet ja krusta, tad kur likt? Kā tā, nu... Nu, jā, tāda dilēma Džekam jāizdomā. Jā. Vai tu Kurš gribi, labāks, jā. Vai tev noslīgs mašīna, vai tev viņa sadauz tā kā ar beisbolu? Ja tev nav garāža bez mazai. Nu, jā. Tā interesanti, jā. Starp citu, nu labi, tagad pagājuši gadu bija jau tāda laika apstākļi. Šogad jau, ja tur vētra. Mums vajag tā kā amerikāši tev vētrām nosaukums dot. Aha, jā. Kāpēc mums nebija šitā varētu būt vētra Janka? Jā. Jānis. Tāds mierīgs. Janka. Solī. Nākamā tur, nākam ruden tuvojās vētra, tur Kārlis kaut vai. Nē, nu, ja sieviešu dzimtē, tad tas būtu trakāks. Jā, nu mums jau ir taču, mums jādod sieviešu vārdi. Jā. Sieviešu, tur Anna. Tad zinu, ka nav labi. Anna nāk virsū. Jā. Bet, nu, labi, mazāk mēs esam cietuši samērā. Tā, cik es izbraucu pa Rīgu, kas pa maniem rajoniem bija samērā maz pāris koki. Vienīgais pluss, jāskatās ir arī uz pozitīvā, kad satiksme bija 0 Rīgā. Tik forši bija braukt pa tukšu Rīgu. Jā, jo es arī pirmdien tad gāju, kad tas bija, cikos man bija 8:30 tramvajam bija jābūt. Nebija. Un tad es saucu taksi un arī braucām vienkārši mašīnas gandrīz vai nav. Tā kā brīvdienā kaut kādā saulainā. Pa šitā gan jau dabūšu, bet bija tas pozitīvais vismaz. Ka nav mašīna. Nu, jā, jo bija jau arī vētras biļetes saucās. Puteņa vētras. Jā, plūdu visādas biļetes. Tā kā jā, man arī pie mājas galā viens koks bija nogāzies un pie pagalmā arī tāds viens diezgan paliels, bet tur tādi veci droši tiek. Bet rēķini lielie koki jau tāpat vītoli visi jau iztrunējuši tukšiem vidiem, viņi jau kaut kad gāzīsies tāpat. Jā, viņi jau, tas kurš, kā saka, viņas jau tur pa laikam papurina, tas kurš neiztur, tas arī nogāžās tajā vētrā. Mums Rīgā ir vispār, kas sako līdz kokiem? Droši vien, kad parki, bet tā jau pagalms ir privātais. Pašvaldība. Droši vien, tur jau kuram galvu sāp. Tie, kas parkā, gan es nebiju aizgājis līdz pašam parkam, tur kaut kur pa vidu, bet gan jau var kaut kas nolikās. Gan jau tā arī uzvaras, tā aleja, vai kas tur bija pie parka, kā viņi tagad mūs saukt. Mēs runājām, aizmirs. It kā, es saku, ja jau būtu kaut kāda liela postījuma, te jau būtu. Es zinu, ka Arkādija parks ir aplūdis, tā Mārpīte. Tur jau vienkārši nespēja rīt tā upi to ūdeni. Tā kā tur ir līmenis pacēlies diezgan normāli. Tā. Tā kā, ar tām vētrām tā ir. Redzēs, tagad jau rudens nāks, te jau. Vētra laiks. Jāsāk jau baidīties, jau es pa nakti pamodos, cik kaut kādi 2:30 vai 2:40 bija, tad bija diezgan liels kaut kāds blīkšķis. Iespējams, tas bija tas koks kas man te galā. Tur tā kā pēc metāla likās, ka noskan, tāds normāls blīkšķis bija. Kaut ko izšķēdīja, man liekas, tur kādu misenu vēl parāva līdz konteineru. Jā, es gan gulēju normāli kārtībā. Es esmu pieredzējis, ka iznīcinātāji lido pāri galvai, man tie blīkšķi, tur nekas nav. Vēl tur sīkums te vētra, kāda vētra. Tad tev jāliek laukos, tad būs šitā te webkamera ar kaut kādu. Jā, es jau gribēju, bet tur, ja tur nav internets, tur nav zona, tur vispār nekas nav. Tur vienkārši tur ielikt kameru ar karti un tad skatīties ar popkornu. Kaut kāds actions bijis, tad var meklēt tīto vietu. Kā lāči pastaigājās. Un pēc tam uziet kaut kādu NLO vai kaut kādu jetiju, kas ir jau arī tās meža kameras vismaz. Jā, uz kustību viņas ieslēdz tieši uz kustību. Gan jau arī, taču tagad jau mums arī parastājiem gan jau, ka ir, ka uz kustību ieslēdzās tas jau. Ka netērē pāri laiku tev. Un, jāliek ar uz kaut kādām baterijām vai uz akumulātoru. Lai viņš normāli darbojās ilgi. Savādāk, ja elektrība beidzās, tad kāds talks tev tur nav neieraksta, nekā nav. Un ar skaņu. Jā. Bet, jā, kaut kā tā. To esam pārdzīvojuši. Cik mums tagad vispār pulkstens ir bišķiņ jāuzmet aci? Jo mums jau tagad notiek... Tavā vecumā jau vajag pulksteni, cik ir? Jā, laimīgi laiku neskaita. Mums ir 7:30, jo
Pagad 7:30. Jā. Točni. Jo mums jau ir olimpiskās spēles. Jā, iet. Tagad tieši, man liekas, 7:30, 3x3. Basketbols. Varēja jau ieslēgt tev uz televizoru. Bez skaņas. Nu, jā. Reku kompim tur priekšā. Tā pateic, kādra neredzēs neviens. Pagad viņš PLTV. 7 iet, jā. Tur pults ir. Es tāpat neredzēšu tik tālu. Uz teļu. Tā, lai pārsteigumam. Vakar jau vinnējām, tad jau vismaz viena uzvara ir. Vakar īstenībā tā spēle, diezgan... Es neesmu baigījis sporta tur skatītājs, kā jau to jau esat teicis, bet es par to 3x3 basketbolu vispār nezināju to formātu, nebija redzējis nevienu spēli, man bija tāds pārsteigums, kā tur viss notiek. Jā, es arī, iepriekšā reizi arī beigi neskatījos, bet... Galvenais, ka bija medaļas mums tur kaut ko papļaut, jā. Bet es biju tur tieši atbrauc no darba, vakariņas mēs sataisījām visi, kafiju uztaisīju, apsēdos, paskatīšos. Kaut ko tur ar mājzīvniekiem vēl mēs tur papriecājāmies, paņēmām rokās cūciņas, mums ir jūras. Sākās basīs, tur kaut ko. Beidzās jau. Jā, 10 minūtes. Jā, tāds. 10 minūtes vai līdz 21 punktam, laikam. Kaut kas tā bija. Tā kā, bet 10 minūtes, nenospēlēja nemaz 10, tur kaut kāds 3 sekundes palika pāri vēl. Pēdējo iemet to trīnīt, bet laikam... 2 punkti. 2 punkti, jā. Un beidz. Jo viņiem iekšpusē, parastajā dod 1 punktu, kur 2, un ārpusē ir 2 punkti, kur trīnīts it kā skaitās. Jā, bet sanāk, ka šie basketbolisti tomēr, es domāju, ka varētu paņemt, bet nezinu. Tagad jau viss spēcīgi, jā. Jā. Tā kā man arī likās, ka tas laukums varētu, es biju iedomājies kaut kā tā kā streetbolam līdzīgi, zini, kā tam mazu laukumu, bet abās pusēs grozas. Jā, bet izrādās, ka vienā pusē, un tas laukums vispār nav pat līdz centram, tā kā tik garš. Bet streetbols jau nav uz viena groza. Es nezinu, man liekas, ka tagad es samelojos atkal kaut ko. Bet tur ir 101, jā, es nezināju. Tur ir tie paveidi, katrs izdomā savas noteikumus, un tur bumba ar kaut kādu bišķiņu mazāka, bet tikpat smaga laikam kā basketbolā. Tur visādi knifi bija. Bet bija interesanti. 10 minūtes. Pagāja, jo mūs jau vinēja. Sākumā jau tur pagrūstījās kaut kas, jau tur bija tāds duelis, zin kā? Jo viņiem jau arī, cik es saprotu, tu var dabūt 6 piezīmes, tā kā uz komandu. Un tad, kā tev ir atkal piezīme, tā met tos 2 soda metienus. Un tas jau daudz tur atkal tie punkti. Jā, tas baigi daudz tie 2 atkal, ja iemet, ja tu spēlē tikai līdz 2-1, jā. Bet, jā. Un muzons visu laiku mauc fonā. Tāds ielas vibes tāds. Tā kā kaut kādā tur Bronxā. Tumšie, kas spēlē, jā. Uzliek kaut kādu boomboxu sānā un tur močī. Tā kā tā diezgan interesanti. Jā, bet viņa skatām, tur forši, kā viņi tur apvada, un tas tā interesanti. Es laiku tāds actions, jo tas laukums ir maziņš, un viņiem jau nav kur likties. Tu nevari aizbeigt uz otru galu viens pats un iemest. Tu negribi, tev ir jāiet cauri viņiem visiem. Viņš forši tāds agresīvs skatāms, tāds, bet pa īsti liekas kaut kāds grib. Pirms spēles jābūt vienkārši gatavam. Tu nevari tur pusstundu spēles, ieši ātri tēju uztaisīt. Kamēr tēju, tikmēr jau spēle varbūt beigusies. Jā. Forši, jā. Tā kā, jā. Paskatījos vēl pludmales volejbolu, pirms tam bija. Un vakar noskatījos BMX. Ne, šodien. Vakar arī bija brauciens. Jā, vakar un šodien finālu noskatījāmies. Jā. Forši, cenšas čali. Cik es saprotu, kaut kādas sastāvvietas var būt? Jā, ļoti forši. Finālā tika, parādīja, ka ir labs braucējs. Forši. Nākamajās. Kā, jā, bet tur jau tādas iespaidīgas triks, Džek, taisīt. Tie pirmie, jā, tas no Argentīnas, jā, Brazīlis, laikam arī tur ņēmās ātrums, viņam baigais un visu kaut ko. Viena kļūda un tu esi kļūdījies. Jo tur, man liekas, tu var taisīt un, visu kaut ko, bet ja tu nokrīti, tad diezgan bēdīgi. Ja nokrīti, tad viss, jā. Tā kā, jā, tā interesanti. Tu atklāšanu skatījies? Atklāšanu mēs neskatījāmies, bet te jau sociālās tīklos ir parauds, ka tā olimpiāda ir... Kā tur bija? Saka, tur kaut kas pa sātanu bija un sātana spēles un vēl kaut kas tur kaut bija. Kas arī, kāds pāris sportisti arī kaut ko bija jau izteikušies. Kad viņiem īsti nepatīk tas viss modelis. Formāts modelis, kāds atklāšanā bija, jā. Bet, Francija ir māksla. Man tas tas ir 21. gadsimts. Kaut kā,
lai viņi spēlējās. Gan jau, kad Grieķijā arī viņi tur ar pusplikām pakaļām taisīja atklāšanu. Vai ne? Tur jau nebija uzvalki. Jā, kas tur Hermans bija, vai kas tur Līva stāstīja, ka atkal bija arī cepiens tur, kad kristietība izvazājuši ārā to svēto vakar ēdienu. Kaut kāds tur tā. Es biju tā, kad viņa bija piekdienā tā atklāšana, viņa bija 7:30. Un tad sveiciens Vivī, jo tur nav interneta. Jā, es domāju, pastīšos, telefonā. Kā vecajā bija pat? Vecajā viss ir. Bet, tur tā kā bija arī Wi-Fi vilciena, tas iekšējais, tam pat pieslēdzos, bet nekas man tur nesagāja. Un tā kā raustījās, un tad es atmetu ar roku tur. Domāju, paskatīšos. Bet, cik es sapratu, ir lietus diezgan spēcīgi līsta, kad mūsējie tur izbrauca laivām bija, ja? Tagad tur tā kā, cik es sapratu. Jā, tur bija viņi cauri slapji un daudz jau pēc uzreiz devās mājās, daudz pēc tās izbrauciena. Saslima? Jā, viņi jau, laikam, tas organisms tik ļoti tev novājināts, ir visu laiku stresam pakļauts. Jā. Kad mazākais tev izsit no sliedēm. Jā, tā kā bija tur, cik es sapratu, tur Samsungs uzstājās. Jā. To es neredzēju, jā. Tās tiešraides, cik es saprotu no tām laivām, tur čutne kaut kādu daļu nodrošināja ar Samsung telefoniem. Tā kā tev uz laivas ir telefons un viņš tev filmē. Es nesteikšu. Vismaz tā teica. Vai tā bija? Es neredzēju. Tāds bija tas plāns sākotnējais. Labi. Gan jau bija Samsungs, bet īstenībā sēdēja čalis ar ķieģeli milzīgu kameru un filmēja uz laivas. Samsunga vārds ir iznests pasaulē. Lūdzu, reklāma. Un arī sportisti dabūja, cik es sapratu, tos jaunos fold un flip telefonus. Vienkārši izdalīja katram. Kur mums eBayā vai kur jāmeklē? Vai ne, to līdz būs. Un man tad gifte. Negribēju, bet man iedeva, ja pārdošu. Tāpat viņš jau maksā kaut kādu pār 1000, kaut kas tāds. Vai pēc tam savāc atpakaļ, pēc tam pēc pārākstu. Ārā nelaiž no tās olimpiskās pilsētiņas, kamēr neatdod, jā. Tā kā, jā. Vēl jau jautrības droši vien tikai tur būs. Un Snoop esot lāpu nesis. Jā? Vai man liekas, ka tā ir meme kaut kāda īstenībā bija? Cik es sapratu, viņš nesa pa dzīvi. Un viņš to piedzīmīt arī kaut kādu dabūjis. Es nezinu, ko viņš to dabūja vai nedabūja, bet man liekas, ka tas ir reāls fakts, kad viņš nes. Vai es uzķēros vienkārši. Varbūt. Jo man visu laiku likās, ka to lāpu taču tur pēdējā gaitā, bet tos pēdējās, tā kā parasti stadionā ienes vai ne kaut kādu no sportisti, tā kā tur tādi ar panākumiem, nevis tur prestiži tādi. Nevis sapīpējušies, ja? Visādi. Tā kā tas tāds, bet, zinot to, ja tāds koncepts bija tām visai tai atklāšanai, tad arī kāpēc gan viņš nevarētu ienest to labu? Jā, māksla, kultūra, sports, jau tur viss savienojās Francijā. Tas viss. Avangards, ko tu gribi? Nav jau Ķīnas komunistiskā partijas olimpiskās spēlēs. Viss pēc grāmatas notiek. Ar tanku ievedu lābu. Nevis ievedu, bet iebrauc tanku un uzšauja ar lādiņu, lai aizdegās. Tas būtu modernais viņiem. Tā saprašana. Bet, runājot par Ķīnas, paskatījos arī šodien, kā meitenes tur BMX laiž. Tā ķīniet tā kā robots tur laica pa tām rampām un tur taisīja trikus. Cik tur kaut kādi gadi tai ķīniešu meitenei? Kā jau maz. 12, 14, bet zinot ķīniešu. Jā, tur bija šausmīgi. Tā kā, viņi tie ķīniešiem jau arī, cik es dzirdēju kaut kādā sporta, nevis kaut kādā, bet cīņu sportā arī bija ķīnietis vai, kaut kas no tā gala piedalījies, kuram ir 14 gadi. Man liekas, uģi tur jau visur viņi ir. Un pret Ukrainu arī, cik es sapratu, sieviešu kategorijā un pret Ukraini cīnījās, un tā ukrainiet viņi, protams, pirmajā setā esot nolikusi. Jā, tur jau... labi. Tas, tā kā, zinot, ķīnieši tur viss vienkārši tu piedzimsti, kā tu sāc staigāt, tā viss, ja tev fāterim vai vecākiem ir, klapas aiziet ciet, tad viss tu tur var vingrot jau no 2 gadu vecuma, jā. Man liekas, jau tur tev kaut kas ir jādara, tu nevari tā kā mēs šeit. Jā, tur ir. Ar sūdiem nodarboties. Vienkārši sēdēt un aprunāt, jā. Viņš tikmēr svīst jau. Vai nes sportis, vai rodas grāvis, vai esi kaut kas lietderīgs valstī. Vai tev likvidē vienkārši. Tā ir Ķīnā. Es redzēju, es nezinu, vai arī,
Tagad ir tāds gadsimts, ka nevar saprast, kas ir īstenība, kas nav. No. Varbūt māna telefons mani, bet ir tāda dziedātāja Taylor Swifta. No. Varbūt ir, jā. Es neesmu dzirdējis. Varbūt nav. Es neesmu dzirdējis un meklējis viņu, bet tur bija tāds video, ka viņi tā kā pa skatu iet vai pa kaut kurien. Olimpiskās spēlēs? Nē. Kur? Koncerts. Labi, okay. Vai uzstāšanās. Kaut kas tāds. Tur nebija rakstīts. Un viņam mikrofons rokā labajā. Viņi tā iet, viņi noliek to mikrofonu. Kad nevajag, viņi noliež roku. Viņi tādu strauju pagriezienu izdarīja, ka viņai gāzīti iznāca pa mikrofonu. Varēja dzirdēt, viss baigi labi. Tur viņa cilvēku dzīve. Tā sanāk. Un tur bija komentāri. Viens raksta, no shit. Otrs saka, only gas. Tad, saprot, vai tas ir īsts. Vai ne? Zinot, vai ne? Viņa tā it kā pagriežās, viņai tā skaņa tur iznāk diezgan spēcīga. Jā. Un viņa vēl tā ar seju kaut kā saviebjās, it kā pati baigā šokā būt. Jā. Tagad, kā saka, Mārcis, kas zina vienu. Bet es ticu tam, ko es redzu. Vai ne? Es pieņemu, ka tā ir realitāte, jā. Ka tā bija noticis. Ja jau nav video tur nobloķēts vai noņemts. Mans iPhones pieslēgts ir. Tavs iPhones? Jep. Un, ja es to redzu sociālajos tīklos, to uzņemu par īstenību. Mums te notiek viss jau. Tā. Un tagad ir tā. Mēs, labi, pārceļamies tālāk. Mēs pa tām spēlēm jau droši vien tā kā ir. Tur nav ko runāt. Izrunāts, cik tur ir bijis pagaidām. Ja tas actions gan jau, ja kaut kas būs tāds spēcīgs, tad arī mēs nākamreiz to varēsim apspriest. Bet mēs tagad varētu parunāt arī par vēl kādu lielisku sportisku notikumu. Par VRC ralliju. Jā, tu biji aizbraucis te tomēr. Jā, mēs bijām aizbraukuši vienā bariņā uz ralliju. Tas skaitās pasaules rallija čempionāts, ne? Jā. Kurā piedalījās arī pirmajā klasē Mārtiņš Sesks. VRC tieši, jo tur iedalās ir VRC, VRC2, VRC3. Un tas VRC ir tikai tās 10 mašīnas, ir tie visas picākie, un tad viņš bija tajā kompānijā, kur ir tas top galiņš. Jā, es paklausījos viņu interviju arī Radio SVH. Jā. Pēc vai pirms rallija vai pēc? Pēc, tagad sanāk, pēc. Tas sanāk, viņš vienkārši paņemts uz šo posmu bija, ja? Jā, uz 2. Viņš bija Polijā. Jā, tas tā kā viņiem to piedāvāja, cik es sapratu, pats tas VRC, tā kā promotions. Bet viņiem sanāk, viņi meklē jaunus braucējus? Jā, viņi meklē, tur skatās un tā kā piedāvā tev izmēģināt, parādīt sevi. Tā kā viņš bija Polijas posmā un Latvijā. Tā kā, bija diezgan interesanti. Tagad es sapratu, ka viņš gaida to piedāvājumu. Darbojās menedžeri, uz kuru pusi iet viņam. Mēs varētu, tad uzzvanīsim Aivaram, čomam manējam, un tad viņš arī pievienosies mūsu diskusijai. Jūs pastāstiet, es paklausīšos. Tev ir jāuzdod visādi jautājumi. Kurā vietā Kolins Makrejs bija? Bija viņa meita, starp citu. Jā? Jā, viņa arī nodarbojās, un viņa ar... mēs dzirdam. Mēs dzirdam Aivaru. Vai viņš dzird mūs? Nezinu. Viņš droši vien, ka strādā vēl. Ko tie atkal tie zvana? Čau, Aivar. Tu vēl darbiņā? Darbiņā vēl. Labi, mēs te zvanam tev. Mēs par Alliju pārunāt, kā saka. Pa VRC bišķiņa. Tā tad. Uz cik dienām tad tu biji, mums ir jāzina pirmkārt. Biļeti dabūju pēdējā mirklī, protams. Kā vienmēr. Trešdienā, jā. Pagad, tu trešdien biļeti dabūji, jā? Jā. Un rallijs sākās ceturtdienā, bet tu ceturtdien nebrauc, jo ceturtdien bija Rīga biķernieki. Ceturtdien es biju domājis braukt, bet tur tā sanāca, ka nesanāca. Pārāk vēl bija beigas. Jā, tur bija kaut kādos baigi vēl, pat sākās, man liekas, 8. 6 viņi sāka pie centra Vecrīgas. Jo tad tu brauc no Cēsīm it kā, ja? Nevis it kā, bet no tā gala. Bet tad beigās izdomājām brauksim sestdien. Startējām diezgan agri.
Tad arī palikām svētdien. Ar cik mašīnām jūs braucāt? 1, 2? Nu, vispār mūsu bariņā bija 5 mašīnas. Te jums bija kārtīga kompānija. Jā. Kā viņi sauc? Rallija Buhariki? Nē, tie nebija. Tie nebija. Tie bija normāli ceļš ceļi. Tad parastie bija. Latvieši. Mašīnām arī. Jā. Latvieši parastie. Nu labi, jūs braucāt, tad sanāk, pagaidi, sestdien, svētdien. Mēs viņiem piebiedrojāmies, viņi jau bija tur, piekdien arī. Tad tur tie ritīgie jau bija uz vietas. Protams. Stingrie braucēji. Uz kurējo jūs braucāt posmu, tad sākāt sestdienu? Nu, tas, kas bija arī pirmais. Tā, es tūlīt tā saku. Gastumos, laikam, starts, cik es atceros pareizi. Sestdien. 4 no cēsiem bija jābrauc ārā, lai paspētu visu. 4 no rīta. Jā. Tas Andumi varētu būt tas posms. 4. SS4. Jā, kaut kas tā. Mēs arī bija uz tādu. Vismaz tur, kur bija, mums bija tāds izcirtums, un tur bija diezgan trampolīniņš, maziņš. Lūk. Cik jūs posmus Bija forši, jā. Cik jūs posmus paskatījāties sestdien? Cik tu biji pats? 3 sanāk. 3. No rīta, pēc tam brauc uz nākamo. Pēc tam uz tavu vecpīlu laikam. Jā. Kā gaidīšana? Tur jau tas pārbrauciens mums mēs bijām, un jūs bijāt, un visi tur bija, man liekas, bet tu aizbrauc vai ne? Noskaties, cik viņš gāja no ap stundu visi, kamēr izbrauc vai ne? Tas dobs. Jā, kaut kur apmēram stundu bija. Un tad braucam uz nākamo, un tad vienkārši jā, un tad sēž, gaida kaut ko. Viņi tikmēr vienu izbrauc, te jau nākamais jau vietā. Jā. Tādā veidā. Jā, bet tā gaidīšana. Pauzīt, uztur sašļi. Jūs cepāt kaut ko, jums bija līdz pāne? Jā, protams. Tad ir rītīgi, mums nebija. Mēs grauzām visādus veikalu vājprātus. Tur reāli. Vājprāts arī bija, bet šašliks vienmēr. To es saprotu. Jo tur tu aizbrauc vai nepārbrauc, un tev ir reāli 2 stundas tur jāgaida līdz nākamajam tie, kas nav bijuši. Tādās 2, pat citreiz vairāk skatoties, kuru vietu tu izvēlies. Skatīties, kurā vietā. Un tad tu sēdi beņķi līdzi, saule spīdē, dabūji nodegt normāli. Jā, diezgan. Jau sestdienas. Tur bija tieši tās ķiršu dārs kaut kāds tur ar kaut kādu uzrakstu beigo. Tās baznīcas tajā kalnī. Ēniņā vajadzēja pagaidīt stundiņu. Jā, bet īstenībā bija forši, kad tāds laiks bija, kad nebija, lietus bija, mēs dabūjām svētdien tikai pēdējā posmā. Bišķiņ pāris jā, pilis. Kaut kad ejot iekšā. Jā, jo tas tādā trasa, kad bija pašs noslēgums. Ejot iekšā balts, gāzi pilnīgi, 5 minūtes toči un 10. Jums tik traki bija, ja? Trasē baigi nebija. Jo mēs bijām trasē, gaidījām to, mums uzpilnāja reāli, tā papilnāja tikai. Ejot uz trasi, tur gāzi normāli. Tad jūs dabūjāt pa pilno programmu. Tāpēc, ka bija gatavs lietum, ņēma kaut kādu to mēteli līdzi vai lietas ar kaut ko tādu? Es biju, pārējie nebija. Tāpēc arī bija lietas droši vien, jo man bija līdzi tur mētelis, kas tur vēl ne, bet nevajadzēja, paldies Dievam. Tu jau braukā, tagad būs, piemēram, CS rallijs, 9. 10. augusts, man liekas. Te jau viss tuvāk sanāk. Jā, bet tu arī braukā uz citiem, vai ne, Latvijas posmiem, kas ir bijuši salīdzinoši. Kāda bija tāda sajūta, ka tur ir tādas mašīnas un salīdzinoši ar parastiem? Protams. Uz VC nebija bijis iepriekš vispār. Bet tie čomi, kas bija bijuši, teica, ka tas jāredz, to nevar izstāstīt. Tā arī reāli bija. Uz sajūtām. Jo es arī, piemēram, paņēmu... Jā, tās vibrācijas pēc tā trasē blakām jūti. Bet, reāli tur jau, trasē, tie, kas domā tā kā salīdzinoši ar kaut kādu Latvijas posmu, vai ne, tu jau nevar nemaz tā pieiet klāt, ka tev tur galvu vai roku izbāz uz trasu. Tur citur pat līdz 40 metriem tu atrodies no trases. 30, 40 tāds attālums, vai ne? Jā.
Bet tas jau tāpat Jā, tās robežas te tik ievērotas diezgan, jā, visi. Jo tā drošība tur bija baigā līmenī. Tur svilpa tantes lamāja visus, kas gribēja kaut kur iet pāri. Disciplīnā jābūt. Jo tur jau, ja tu kaut ko neievēro, tur tās drošības mašīnas arī brauca diezgan daudz, un ja tu neievēro, tad šis varbūt pirmais ir pēdējais posms Latvijā. Tieši tā. Viņas brauc, tur fotografē, filmē, jo, cik es dzirdēju, Polijā kaut ko pat atcēla dēļ tā, kaut kādu dopu. Jā. Tā kā tā, bet, labi, tā jauda jau, tas ir baigais līmenis, man liekas. Tur tā jauda 500 plus. Uz 1.6 motoru. Jā. 1.6. Jā, un tās jaudīgākās mašīnas bija tikai 10. Tās, kas maksā 1 miljonu. Un ar hibrīdu vēl iekšā, cik es sapratu, elektrību, vai tā turbīna visu laiku griežās? Elektriski. Lai viņi neapstājās, lai tev ir pilnais uzreiz pēc līkuma, lai tu vari spiest un tev turbo jau griežās. Tā kā interesanti. Līkumos brauc vienkārši ārpus fizika. Jā, jo cik es dzirdēju intervijā ar Sesku, tur kad tu brauc taisni ar to rallija mašīnu, to dārgo, vai ne? Tad viss ir baigi forši, kā mašīna ir ārpus kaut kādi 15 grādi, tā kā sagriezusies. Tad tur visa fizika pazūd un tev pašam ir jākontrolē ļoti stipri viss. Jo tas ātrums ir vienkārši milzīgs. Tāpēc jau arī viņi sacenšās, tur jābūt ir top. Jā. Tā kā redzēs, vai piedāvās mūsējiem, cik es saprotu, Mārtiņš Kaut ko pa Fordu runā, jā. Sesks, viņam kaut ko par Toyota tika runāts, ka tur kaut ko, jo tagad viņam bija Fords Angļu privātā komanda ar rūpnīcas atbalstu. Fords Puma laikam bija. Puma, jā. Puma, jā. Tā kā, jā, bet, kā, piemēram, fani tur visādi, tur lietuvieši, igauņi, tie somi, tie trakie tur ar pilns. Igauņu laiši bija ļoti daudz, somas arī daudz redzēja. Jā, tie jau. Internacionāls pasākums kādā ziņā. Jo mēs jau diezgan labi cīnījāmies, mēs, Mārtiņš ar to igauni Tanāku. Jā. Kas bija Tanākam tur pa šaizīti sanāca ar to baners, kā viņi nosauka tiem vārtiem? Tur, cik es sapratu, tu redzēji kaut ko tur tādu? Jā, es to redzēju dzīvē. Kas tur bija izstāsti bišķiņi? Tur bija tā iepriekšējais, kas brauc pirms Tanaka. Tas arī bija kaut kāds topinieks. Man ir izdrukāts. Topinieks, es aizmirstu, kā viņam bija. Varbūt atcerēšos. Kur viņam vieta bija? Neatceries tas, kurš brauca manis saraksts? Es arī neatceros. Kurš viņš mums varēja būt, kas mums ir... Tas ir Tanāks. Nevis Rovan Pera. Rovan Pera bija pirmais. Vēl viens, kas brauc. Fontmaks. Evans brauca. Evans, jā. Evans brauca, jā. Evans tur bišķiņ izlaida esamē kārpus līkumu. Jā, viņš izbrauca kā es veidā. Zaudēja un tur sanāca... viens uz otru pusi pa grāvu bišķiņu un ko tad. Un tad viņam sanāca aizcert to barjeru. Viņš aizbrauc tālāk, viss ir kā normāli. Jā. Un pēc mirkļa skatās binoklī, tas banners vidū sāk locīt. Tā kā viņš darbojās tādu principu, tā kā tā bērnu piepūšamās rotaļlietas, kas ir tieši lielās. Tā, jā. Uz kompresoru visu laiku pūš gaisu iekšā un norāva vadus. Cik es saprotu kompresoru. Jā, kaut kas tāds, bet... apmēram pēc kādas minūtes tas banners bija tā salocījies. Un tad nāk Tanāks. Igauņa. Tanāks nāca vēl pēc kaut kādām pāris minūtēm, bet glābšanas operācija centās būt apmēram 30 sekundes pirms Tanaka, kad kaut ko mēģināja tur novākt. Kad saprata, ka tomēr nevarēs izbraukt cauri. Jā, bet kā Tanaks nāca pilnu klapi. Nevienā brīdī neatlaid. Viņam tā, praktiski jau lupata, viņa tā kā, arī pa logu priekšējo trāpēja. Viņš vēl brauca ātri, līvojoši. Reāli tur ātrums varētu būt kaut kāds 140 mierīgi, vai ne? Stabili. Un tad, jo bija... Tas bija labs.
Jo tas bija Vecpils. Atskaņa vēl tas burbulis, ka uzsprāga. Pēc kādu laiku tā. Jo tas bija Vecpils posms, vai ne? Jā. Un tas bija viens no retajiem dopiem, kurš tā kā atkārtojās. Un Jā, tāpēc jau tur bija jāpatusējās. Jā, mēs viņu noskatījāmies vienreiz, un tad gaidījām, cik tur tās 2,5 stundas vienalga. Jā. Un mēs gaidām, labi, viss sākās, tur mēs pārlocējamies, pārējām tālāk tajā smukajā vietā, kur tur itālis izvārtījās. Un gaidām, sāk braukt, izbrauc pāris mašīnas, un viss beidzās, vienkārši nav. Un Džeki jau sāk. Jā, cilvēki jau gāja projām. Jā, viņi iet projām, viss atcelts. Tev 3 mašīnas, 4 aizbrauc pēc 2 stundām. Pēc brīža atkal viņas sāka braukt. Jā, un pēc tam tad to visu, karoči, skatījos pie mašīnas, bija ārpus dopa. Jā. Un redzēju visu baigi garot to taisno ceļu, kur bija tas banners. Jā, pret baznīcu, tā kā skaties uz baznīcas pusi, jā, kalnā. Nē, viņi tā kā šķērsnām. Jā, un tad arī tas itāls, man liekas, tur norakās. Negribējās putekļus vairāk, un ko tur? Baudīja pa gabalu ar binokli. Jā, tā kā bija diezgan tāds tas bija jaudīgi. No mīkļiem, kas paliks atmiņā. Bet, kopumā jau diezgan forši sanāca, man liekas, arī Saskam neskatoties to, ka viņam tur pašā pēdējā dopā beidzās diferenciāls, man liekas. Kaut kas, nezinu. Tā vismaz runāja, trases malā eksperti pilns, zin kā. Tas palika ar priekšējo. Ir arī jārēķinās. Jā. Tā kā, bet kopumā jau arī 7. vieta, man liekas, nav slikti par tāda līmeņa braukšanas. Bija jau pelnījis kaut ko, man liekas. Jā. Tu vari tu drīkst atklāt noslēpumu, kur tu paliki pa nakti? Netīšām. Jo plāns nedrīkst, jā, tā labi. Jo plāns sākotnēji bija mežā palikt, cik es saprotu. Sākotnēji plāns palikt mežā, beigās plāns sanāca labāk viss. Liepājā. Jā. Labi, to es pēc tam izstāstīšu Matīsam pašam. Ar visu kompāniju. Bija viss tā pa zvaigzni. Balīt izvērtās savādāk. Šašliks bija atkal āliņš, bija šī. Labi, Aivar, es tev nemocīšu vairāk. Bija arī servis parkā. Jā? Tas arī bija jāapskata. Bet tur bija vāki vaļā, tur pastīties, kas zem pārsagiem. Tur pa gabalu varēja redzēt, kā Rovanperes mašīna tājas tur līdz minūtē pēdējā. Startā tu nebija nevienā? Startā es nebija. Nav interesanti, tur vienkārši liels troksnis. Bet tas dalībnieku parks, tā servisa zona, tas bija kaut kas. Jo cik es dzirdēju, Hyundai komandai bija tur tāda liela māja, gandrīz tā telts uzbūvēta 3-stāvīga. Nevis māja, bet īsta māja. Pils. Telts tā taču nebija. Jo viņi, man liekas, tur tā kā no paneļiem vai no kā salikt, ka tur kondicionieris iekšā. Vislielākā no visam. Forši. Tad nākamais cēsīm. Protams, cēs jāapmeklē bez variantiem. Tev jau nav varianti. Rallijas iebrauc pagalmā. Tās tev vietas, tur mocīt varētu aizbraukt. Tad tu zini jau, kā vajag. Jā. Labi. Jau ar nemocīšu tevi, tad mēs sakam čau un kaut kad sazinamies tālāk, vēlāk. Čau pagaidām tā. Čau. Lūk. Izklausās labi balīt bija jums. Es viņu pašu nesatiku. Jūs mēs nebijāt kopā. Jā, bet tur, piemēram, bija nevis sarunāts, bet kā uz ralliju tur praktiski brauc visi, kam interesē mašīnas, vai ne? Un arī brālēns man viens tā kā, tur, cik es saprotu, sazvanījās ar manu brāli jaunāko un teica, es tur patās jau esmu jums blakus. Bet beigās viņš vienkārši aizbrauc projām, jo neielaid iekšā tik daudz mašīnas. Viņš 1,5 stundu nostāvēja rindā, lai piebrauktu, bet tā kā neielaida. Jā. Tur drošība ir nenormāla. Tur pusstundu, tā kā pirms tās dopa sākuma jau viss, tu nevari nekur kustēties. Es pieļauju gan, ka tur es redzēju tos video, ka tur 200 kilometriem iet bez mazai līkumā. Tur pankoka būs pēc tam. Es saku, mēs bijām vienā posmā, es neatceros, kā viņu sauc kopā. Es biju tad piekdien, sestdien, svētdien,
Mēs redzējām, man liekas, kad man ir saraksts, es negribu skaitīt, bet bija, man liekas, kad 7 pat. Tas ir, man liekas, diezgan daudz, jo piekdien mēs redzējām 2, pēc tam, man liekas, 3 vai vairāk. Labi, nav starpība, bet diezgan daudz paspēja par to visu. Jā, bet, cik es saprotu, ka, ja sportists maus pa trasi, viņš reiķinās, ka tur ir... Ka tur neviena nav. Nebūs, viņš vienkārši spiež, viņš arī nebremzē neko. Viņam jau nav jādomā, vai tur aiz stūra būs tīrna, Tāpēc jābūt tādam, ļoti striktam pasākumam, pirms, kad tu visu atbrīvo, viss ir, jā. Tur bija helikopteri, lidoja, filmēja, un tur viss bija. Tas ir pasaules līmenis, tev jau nav augstāk, kur tas tāpat kā olimpiskās spēles praktiski. No sportistam tad tev ir VRC rallijas, pasaules rallija čempionāts. Jā. Tā kā, diezgan iespaidīgi, un pie 1.6 motora 500 zirga spēka maksimālā jauda diezgan tā kā iespaidīgs rādītājs. Jā. Man liekas, Sasks pat teica tagad intervijā SVH, kad viņam noplīs 4x4, piedziņu palika. Cik tur 500 pār 600 zirgi priekš tikai tev, tad reiķini. Jā, jo tu jau nevari ne to līkumu smuki paņemt. Nesagriez neko no tā, kā ir. Bet, izklausījās ļoti bēdīgs par to. Jā, jo viņš jau viņš vairākos posmos bija otrais, tad tur pat bija, man liekas, pat pirmais kaut kādā brīdī. Uzvarēja. Un es domāju, ja tur nebūtu viss tā noticis, tad būtu daudz augstāk, pat kaut vai 4. Tā jau viņš teica, ka tikai bija uzdevums aizbraukt līdz galam. Jā. Kad nevajadzēja, viņš tur neko netrikoja. Bet cik visi tie apstākļi, kas salikās, tad tās Ford mašīnas, ar kur viņi brauca M-Sport komandai, visas noklājās. Kuras sataisīja, bet visām viņas bija 3, man liekas, un visām bija kaut kādas ķibelītes notika. Tā kā tas ir tāds, labi, tas jau nav mierinājums, bet ir tāds dienas, ka nesaliekas. Jā, bet baigi interesanti, piemēram, tās, kas, Tie VRC topiņš, kas ir tās 10, tur ir vispār 3. Tur ražotāji bija Hyundai, Toyota un Ford. Jā. Nekāda Subaru tev Mitsubishi nekas nav. Mitsubishi bija Subaru, kas tur vēl bija. Kolinam tajā erā bija Subaru, Mitsubishi, Citroens, Loebam, kam. Renault pat bija kaut kādās mazākās. Labi, tādas mašīnas arī bija, bet viņas bija tajā VRC2, VRC3 kategorijā, kuras maksā, piemēram, ja tev augša maksā 1 miljonu, tad tās maksā 100,000. Ja domāju, 10 reizes lētāk. Bet, zilais Subaru tā ikoniska. Tur neko neizdarīs. Vecais ar kantēnējām lampām. Tas ir ikona VRC, tas saistās ar to tikai. Jā, bet Kolinam meita arī kā komentēja, tur filmēja, bija visādi tajos, kas ir dienas grāmatas, tur viņi bija. Viņai jānes, tas ir tēva vārds. Bet viņa pat arī, cik es saprotu, arī brauc, kaut kādā līmenī. Es tev neesmu tā pētījis, bet ir tāds fakts, ka tā mīlestība pret tā mašīnām ir protams, tu esi piedzimis tajā visā. Tev nav varianti. Pagaidi, pirms cik gadiem viņš jau? Daudz, es nezinu. Jā. Tā kā, bija. Nezinu, kas to zina, ja viņš būtu dzīvs, iespējams, jau viņš jau tāpat nebrauktu. Kaut ko, bet kaut kādas, protams, tām rallija lietām viņš tāpatās tur grozītos. Nē, forši, bet cik es esmu dzirdējis, lasījis, ka ļoti foršs rallijs ir bijis. Tas tāds, es saku, ikdienā man nesanāk un nav iespēja varbūt braukt uz tiem Latvijas posmiem, jo viņi notiek vis kaut kur, tur Talsi, Liepājas, Sārmā, Lūksnē un vis kaut kur, bet tas ir pasākums, man liekas, kur ir jāaiziet vienkārši, jo viņš ir piebraucis pie tevīm. Jo mēs, kur palikām Alsungā pie tēta brālēna, viņš bija braucis kādreiz uz Somiju, uz VRC posmiem. Un tad es prasīju, jāiet. Ja tev rallijas iebrauc praktiski pagalmā, kā tur neiet. Ja tu kādreiz brauc tādu gaujas gabalu vai ne speciāli, tad tev ir tāds... Cik kaut viņš visu izdzīvojis jau tādu, ka viņam jau tā, nezinu, to nevar izdzīvot, jo tas, redzi, viņš evolucionē visu laiku, tas rallijs. Tev bija tur Subaru un tā skaņa savādāk. Tagad tā skaņa pavisam savādāk tām pašām augšējām mašīnām, ka tev tas hibrīds ieslēdzās, viņš ir tā, ka, tu ej līkumā, bet
tev visu laiku tā skaņa tāda ātri, tā kā šauja, un viņš to turbīnu griež visu laiku. Nebija tā, ka tu brauc, tur nomet un tev nosvilpjās. Jā. Tas ir tam... Man sanāk, viņš visu laiku to turbīnu, tur, lai ir grieze visu laiku, kā tu izēj no līkuma, lai tev turbīnu var pilnā jaudā dot jau virsū to visu jaudu. Tas sanāk, tad mašīnas motors, bet visi deķēs, visi ir plus mīnus vienēji sacīkstei? Nu, visas nevar būt, bet tieši tas motoru resurss jau nav nekāds. Kā tev 1.6 motors pie 400 zirgiem bez bez tā hibrīda motora palīdzības? Tas taču ir nenormāli. Cik tev Opeli motors ir mājas? 1.9. Cik tev zirgi ir? 100 ir? 100 ir kaut ko? 120, 115. Kaut kur tā ir. Tad rēķini. Cik tev sver viņš? Viņš sver? Nezinu. Noteikti zem tonnas. Nevarētu būt tik maz. Domā var? Jo tās rallija mašīnas, viņi bija 1200 un 1,2. Tā dīvaini. Nē, varbūt 1800. Tas kopā kaut kas tāds, tāds smagāks viņš var būt pat. Es iekāpu jau iekšā, jā. Jā. Davai. Bet, labi, pat tiem faniem. Es atzīšu ķīlējiem augšu. Jo tur jau Sasks arī teica, kad bija, piemēram, kaut kāds amortizātoru komplekts ar maksā tur apmēram pie 30-40 tūkstoši. Tikai to es nebrīnos. Tikai jāmīšķēt. Jā, lūk tā, jo to mašīnu, kad to dārgo noārda nost, tur paliek tikai tās trūbas, kas ir tās zemākās klases, tur noārda, viņi paliek tā kā ielas mašīnē. Tas, rāms standartiņš paliek, tā kā tur ir citas tehnoloģijas. Ko uzblietēja arī, ko parādīt? Nē, par to es gribēju stāstīt, ka, piemēram, kameru, tu tiec tādu, tu praktiski tiec sānos kaut kur, vai ne? Tu vari vilkt kaut ko, bet tas ir tik ātri, tā mašīna tev reāls kaut kāds 160 paiet vairāk. Tur tas ir jābauda ar acīm. Es pāris kadrus pamēģināju, bet tad nometu nost. Nav vērts. Tas nav tā vērts vienkārši. Tad uzfilmē ar telefonu to video labāk, jo tas ir tā skaņa un visu to sajūtu. Tās mēdī, kur bildē un filmēt, viņi daudz labāk vietas, bet tās vietas ir, protams, kur, lai tu dabūtu skaistāku bildi, jo bīstamāk tā vieta ir. Protams. Tu nemaz parastos nelaidi klāt. Pievilkt kaut kādu rallija bildi, rallija mašīnu, tur nofiksēt to man ir. Tas nav, tas ir jābauda vienkārši tas pasākums ar acīm un ausīm. Forši, te tu esi apmierināts, jā? Pirmā reize dzīvē kaut ko tādu. Jā, tā kā redzēs. Cerams, jau varbūt būs arī turpmāk mums kaut kāda. Jo tuvākā iespēja ir aiznākamgad, cik es sapratu. Varbūt, ja Mārtiņš pēc 2 gadiem, jā. Ja dabūs mašīnu viņš vai pastīsies, tur jau vēl izdomās, tie VRC rīkotāji, kā tur jau reķina, tur taču ir baigā ņemte. Jā. Visu dabūt tās mašīnas, visus labi mašīnas tā, tev vēl visi baneri, visi. Loģistika, viss jādabū kaut kā. Jo tie, kas trāsī apsargāja, bija, protams, ka mūsējie parastie bāleliņi, kas grib mēs aizbraucam uz posmu, izkāpjam no mašīnas, ejam tā kā uz trasi jau, tur stāv viens vestītē, prasam, mēs esam tur un tur, viņš saka, es nezinu. Es nezinu, ka šis... Jā, tieši tā. Man liekas, tas stāvēt, un es tā esmu, un tad es ļauju, vai jums iet vai neiet. Viss mans uzdevums. Es nezinu, kur es esmu. Izdomājiet paši. Jā, es nezinu, kur es esmu. Jo mēs vienā rītā, man liekas, ja nemaldos, sestdienas rītā vai svētdienas, es neatceros, man visi jau saplūda. Arī izdomājām, atbrauksim tur un tur uz posmu, aizbraucam, forši kluss, neviens nav, mēs būsim pirmie, ieņemsim tur labākās vietas, apmēram tu tā brauc, beidzās krūmi un tev atklājas kādas 200 mašīnas. Pļāvā vienkārši ar teltīm jau saceltām. Kā jūs orientējāties? Tur bija kaut kāds saraksts, kaut kāds? Mums bija, izdrukātas arī tās kartes ar dopiem, laiki, nosaukumi. Un tur pat bija tā, ka tu ieej mājaslapā, tu izvēlies dopu, nospied, kur tu gribi aizbraukt, un tev viņš pat uzmet. Kartē jau tur nebija. Tomēr par to bija forši padomāts, ka tur pat varēja pastīties kaut kāds video no tās vietas, kā tur brauc. Ka nav maldīšanās, ka nesaprot. Tas ir pasaules līmeņa organizācija. Tā kā, baigi tāds, visāds sīkumi. Un arī, piemēram, mēs sēžam tajā pašā, man jau ieciet viss. Sēžam tajā Vecpilī, gaidam posmu, kad sāksies. Mēs tā kā pie pašas jau tās lentas gandrīz, vai labi, tur priekšā sēž kaut kādi pāris, šitie somi lielie, un mēs atstājam vietu, kur cilvēkiem iziet, un tad mēs tā kā nākamie tur sasēžamies. Sēžam, gaidam, viss kārtībā. Rallis sākās, somi paņem trepas, alumīnija atlauku un uzkāp uz trepēm visi pirmajā rindā.
Okay, tas jau ir Un tagad tu skaties somam dibenā. Nice. Vajadzēja līdzam trepē. Un tā arī Džeki izdarīja, kas aiz mums sēdē. Nu, davai parādīsim, kā jābūt. Vienkārši Pielīd visu priekšā viņiem un visu, un tā viņi nokāp saprat. Nu, ka tā diezgan stulbi, ja tu sēdi pašā priekšā, tad tev ir jāsēž, lai pārējie redz, kas aiz tevīm, lai viņi tev redz pāri. No. Es sēdēju aizmugurē. Nu, jā. Tā kā tur, bet trepes bija diezgan tāds izplatīts, bet nevis, tādas lielas ritīgi, bet tie pakāpieni alumīnija pāris. Tad pakāpies, un tad tur it kā garās. Kāpslas, jā. Tādi visiem bija. Kam bija tačka vēl līdz ar visādiem labumiem. Oriģināli. Jā, tur saliek viss mans, jo reķini tev ir jānes tur mugursoma kaut kādiem uzkožamajiem, tad tev krēsls jāņem līdz, kur sēdēt tās 2 stundas. Tur lietus sargs, saules sargs, viss, ko tu gribi, lai tu vari to laiku tur līdzīgi, pavadīt. Ka tu ej makšķerē, tev vajag arī tačka. Jo tu jau aizēji, tu nezini, uz cik dienām tu tur pazudujis. Tā kā, jā, bet, pasākums bija diezgan, iespaidīgs, te kaut ko tādu tikt. Jā, bet redzēju, ka tauta ļoti daudziem cilvēkiem patika, un tur ņēmās un darījās visu kaut ko. Cik es dzirdēju, tur bija, kopumā varētu būt ap 100,000 apmeklētāji. Iespaidīgi. Tur, jā, visi kaimiņi sabrauc. Tā kā, jā, to action tur tādu ritīgi, arī tur beidzās, tā kā ejam prom, nebrauks laikam vairāk. Un tie itāļi, ka nāca, viņi tur ritīgi nesavācās un aizgāja pa pļauju, jā, tur vairāk skūleņus uzmeta. Tad tā mašīna tur pāris, un uzreiz dzird, ejam stumt, bet tu nevari tā kā kaut kādā tur Latvijas posmā vai amatieru alijā. Jā, tu nedrīksti. Pieskarties. Jā, jo tai mašīnai var būt elektrība kaut kas, un tu vari dabūt triecienu. Viņai tur apkārt tādas lampiņas, ja viņas nespīd vai spīd sarkanas, tad tu nevari iet, ja viņas spīd zaļas, tad var iet tur stumt palīgā. Bet tur lupatniekā vienkārši tā mašīna izgāja. Un tad tur pagāja kaut kāds laiks, posms beidzās laikam, un tad tur saicināja, un tad viņi visi tā kā iznes ārā no tādas pa zāli vienkārši aizstūmi, jo tā mašīnai bija uz jumta ritenis uzlikts, bet tad arī nesaprata, vai viņš ir nolausts vai izkrita no bagāžnieka, bet nedrīkstētu it kā izkrist no bagāžnieka tas rezerves. Nevajadzētu būt. Jo viņš jau tur piesprādzēts, jo tā mašīna tāpat iet pa gaisu visu laiku. Bet tie kūleņi bija tik iespaidīgi. Bet es viņus neredzēju, es dzirdēju. Es dzirdēju, bet tur bija vaimanas un saukšanas visādas. Tā kā, jā. Lūk, tā mums gāja rallijā. Tur visi izklaidējās, kā vien māk, kas strīdās, kas kaut ko pārunā, kas tur visi eksperti, visu zina kā. Jā, kurš aliņus darīja. Kurš aliņus, kurš viskijus, tur bija visādas kompānijas, tad tur runāja somiski vieni, otri runā latviski, kaut ko dala savā starpā. Jā. Tie siltākie fani, tā kā, jā, tur bija viss iespējams. Zini, kā tu sēdi tās 2 stundas, tu vienkārši, nezinu, kā izpausties. Jā, kaut kā jāizpild tas laiks. Jā, un tad tur viss, zini, kā viens ar otru vienkārši sāk runāt, tas garlaicības kaut ko. Jo bija tā, kad reķini, tas jau viss gāja tiešraidē. Pa visu pasauli, apmēram kaut kāda 80 miljonu skatītāju, plus mīnus. Un internets nebija. Tev nav internets iedomājies. Tu nevari sēdēt sērfot tās 2 stundas vai skatīties tur YouTube vai TikTok vienalga, ko. Tā tas nebija. Tas ir fenomens, ka tas lielā pulī internets neiet. Un arī, cik es sapratu, iespējams, viņi bloķēja signālus, lai to visu internetu novirzītu kaut kā. Jo, cik es sapratu, pa augšu braukāja virs trases kaut kur debesīs liela tā lidmašīna, tas komandas centrs, un tad no viņas raidīja kaut kā, nevis vienkārši no torņiem kamerām, bet kaut kā tur tas. Un iespējams, ka to signālu slāpēja pārējiem, lai viņi dabūtu to maksimumu. Tā kā, jā, un ja tev nav internets un tu esi pie dabas, tu nezini, kā izpausties. Mūsdien cilvēks jau neprot. Tur vienkārši daži bija sūrie. Tā kā, jā, paņem līdzi ērkšķu līdzekli, bet, zin kā, tur ejit kā pa to pļavas malu vai pa brikšņiem brienu, bet ja pirms tevim jau daži simti nogājuši, kāda ir iespēja, ka tev kaut kāda ērce vai kas tur, tas jau gāja pa brīdim, tur, čūska! Tur, čūska! Tā kā interesanti. Zini, kā izcirtums tāds. Jā, bet tu nedabīji nekādas ērces, nekas nebija. Es nezinu, es nepārbaudīju. Nekur mazgājoties, nekur nejūtu. Nav nekur. Pēc 4 nedēļām galvas ap, kas manīm notiek 45 grādu temperatūra. Viss sarkans. Tā kā jā, bet nekas, neko tādu. Nebija it kā. Es saku, ja tev iet tāds pūls, zini kā. Jā, bet forši, izklausās forši, ka tev gājas. Tā kā jā. Ko mēs izrunājām visu?
muti sausu vai kaut ko vēl. Šī nedēļa aprunāta galvenie notikumi. Jā, tā kā skatīsimies, kā ar laikiem varbūt. Tev jau ir tagad viss. Dodos uz Olimpiskām spēlēm. Vai ne? Pa galveno treneri. Jā. trīs basketbolisti. Es pateikšu, ka es nepareizi tika izdarīts. Vai ne? Lai medaļu dabūtu, būs pēdējais. Šis final push. Izdarīju čeki. Un tad jau augusta vidus kaut kad starp skolu un rudeni. Brauks atpakaļ no maksimāli jau ir klādes. Klādes jau jāsapērgos. Klādes jau burtnīcas tiek krāmētas plauktos. It kā vēl tūlīt rīt augusts jau, bet ir jau vaļa palīdz. Jā, nu labi, to jau paspēsim izrunāt kaut kā. Nākamais. Uz pozitīvas. Jā. Nos beigsim. Jā, tad jūs mums piesakojat visos kanālos. Kaut kas jau tur notiek, jā. Sociālajos. Kādi ir sociālie tīkli, jā? Kas ir YouTube? Kas ir YouTube? Arī sociālais tīkls. Maksas pakalpojums. Tāpat kā GO3. YouTube, Spotify, sekojiet, tur spiediet laikus. Kaut gan, tagad nav īsti podkāstu sezona, jā, bet labi. Gan jau rudenī paklausīsies cilvēku uz atpakaļ. Un Facebookā mums ir grupa. Kurš jau Facebook lieto vispār? Es taču nezinu. Es lietoju dažreiz, lai mūsu grupai tur ierakstus veiktu. Facebookā, Instagramā, Spotify, Apple podcasts un vēl pārējās platformās, kurās viņš uzlādē. Salādē. Jā. Lūk, labi. Čau, tiekamies nākamreiz. Jā. Tā.